Labdien! Es gribu atbildēt šodien uz vienu no biežiem jautājumiem, kas skar diska trūces operācijas, ko uzdod pacienti, un tas ir sekojoši. Dakter, man ir diska trūce, es to zinu, man ir sāpes attiecīgas, tas tā ir, bet es negribu taisīt operāciju. Negribu es baidos no operācijas, negribu, nevaru un tā tālāk. Vai var būt tā, ka, ja es tagad netaisīšu operāciju, tad nākotnē būs jau par vēlu. Iestāsies kaut kādas sekas, kad šī operācija jau būs par vēlu un es vairs nevarēšu atjaunoties ja uztaisīšu operāciju. Proti, vai man tagad ir jāskrien operēties par galvu pa kaklu, vai arī tomēr es varu pagaidīt un nekas no tā briesmīgs nenotiks. Šeit ir jāpaskaidro. Tipiskais diska trūces pacients ir tāds, kuram sāp kāja un viņš slimo jau ilgstoši, ilgāk par 8 nedēļām, īsti viņam nekas nepalīdz. Ko tas nozīmē? Kad cilvēks slimo ilgāk par 8 nedēļām, ir skaidrs, ka diska trūce viņam vairs neuzsūksies, jo tas ir zinātniski pierādīts, ka ja cilvēkam ir lemts, ka diska trūce uzsūksies, tam ir jānotiek 6, maksimums 8 nedēļu laikā. Ja cilvēks slimo jau 3 mēnešus un viņam nepaliek labāk vai tā slimība ir tāda hronisku gaita, tad sliktāk, tad labāk, bet visu laiku turpinās, ir skaidrs, ka šī diska trūce netaisās viņa pati pa sevi uzsūkties, un tādas cerības, ka cilvēks izvesļosies, īsti nav. Un līdz ar to šādi pacienti, kas ierodās uz konsultāciju un viņiem ir attiecīgas sāpes kājā, viņi šo jautājumu uzdod: dakter, vai tad, ja es tagad neizoperēšos, tad man pēc tam būs par vēlu, iestāsies kaut kādas sekas, mani paralizēs vai arī nē. Šeit es gribu izstāstīt konceptuāli šo lietu. Tad, kad mugurkaulā tiek nospiests nervs, šis nervs var tikt nospiests dažādās spēcīguma pakāpēs. Tātad nervs var būt nospiests nedaudz, un līdz ar to simptomi būs samērā viegli. Nervs var būt nospiests ļoti stipri, un līdz ar to simptomi būs ļoti spēcīgi, un nervs var būt nospiests pavisam stipri, kad pacientam ir ne tikai sāpes, bet arī vājums attiecīgā nerva gaitā. Kā mēs zinām, katrs nervs atbild par kaut kādu konkrētu muskuļu grupu, un biežākie nervi, kas tiek nospiesti diska trūces gadījumā, ir L5, S1, dažkārt arī L4. Šie nervi atbild par pēdas kustībām, par pēdas spēju pacelties uz pirkstgala vai pacelties uz papēža. Un šajā gadījumā, šajā sarunā ir ļoti svarīgi saprast, cik ļoti šis nervs ir nospiests. Un bīstamais simptoms, kas liecina par to, ka nervā sāk iestāties kaut kādas potenciāli neatgriezenisks bojājums, ir šis vājums. Līdz ar to, kamēr pacientam ir tikai sāpes un varbūt tikai kādas jušanas traucējums, bet pēdas funkcija ir neskārta, tādā gadījumā es varu sacīt tā: ziniet, pacienti, jums ir sāpes, bet šobrīd nav simptomu, kas liecina par to, ka jūsu nervs ir ļoti stipri bojāts. Līdz ar to, vai mēs iztaisīsim operāciju šodien, vai pēc nedēļas, vai pēc mēneša, vai 2, kamēr tas ir tikai sāpes, mēs īpaši neriskējam. Tātad arī izdarot operāciju pēc mēneša vai 2, visdrīzāk jūs izvesaļosieties pilnībā un jums nekādas tālajošas sekas nebūs. Un situācija pilnīgi pretēji, kad nervs ir nospiests tik spēcīgi, ka cilvēkam bez sāpēm ir arī vājums pēdā. Tas jau ir potenciāli nopietns simptoms, kas liecina par to, ka nervs ir nospiests ļoti stipri, ka šis nospiedums viņu bojā pēc būtības, un īpaši tādos gadījumos, ka šis vājums ir izteikts, mums tā saruna ar pacientu ir citādāka. Kā es varu teikt, ziniet, pacienti, jums viss liecina par to, ka jūsu nervs ir nospiests ļoti spēcīgi, ka viņš pēc būtības tiek bojāts dziļi, un līdz ar to jums operācija ir izdarāma pēc iespējas ātrāk, lai viņu glābtu. Un staigāt riņķī ar vāju pēdu ilgtermiņā ir pret jūsu interesēm, tāpēc, ka nervs
jo ilgāk ir saspiests, jo smagāk viņš tiek bojāts, jo mazākas cerības ir viņam atjaunoties tad, ja mēs velkam operāciju garumā. Līdz ar to situācija, kad cilvēkam ir būtisks vājums pēdā, tad ir faktiski situācija, kad operācija ir izdarāma steidzami. Ko nozīmē steidzami? Tātad ir jēdzieni, ka operācija izdarāma neatliekami. Neatliekami tas nozīmē, ka jāizdara operācija tagad un tūlīt, neskatoties, vai tagad ir diena vai nakts, viņa jāizdara tagad un tūlīt, jo situācija ir ļoti draudoša. Steidzami tas ir principā apmēram 72 stundu laikā ir vēlams šo te operāciju izdarīt. Līdz ar to, ja cilvēkam ir dziļš nerva bojājums, par ko liecina pēdas vājums, operācija ir jāizdara steidzami, kas nenozīmē nakts vidū, bet pēc iespējas ātrāk, cik nu vien ātri var, un šādos gadījumos atlikt operāciju patiešām nav prātīgi, jo ilgāk mēs viņu atliekam, jo lielākas var būt sekas uz to, ka šī pēda tiks pazaudēta uz visiem laikiem, un cilvēkam spēks var arī neatjaunoties. Un attiecīgi, jo ātrāk tiek izoperēts, jo lielākas ir šīs cerības uz atjaunošanos. Jo jāsaka, ka arī tūlītēji izdarīta operācija negarantē to, ka spēks atjaunosies, bet viņa palielina varbūtību, ka atjaunosies. Jo ātrāk mēs izoperējam, jo lielākas cerības uz to, ka tas atjaunosies. Un jo ilgāk mēs neoperējam, jo mazākas cerības uz to, ka situācija uzlabosies. Piemēram, ir kāds pacients, kas ierodās pie manis uz konsultāciju un ar pilnīgi vāju pēdu un saka, ka viņš jau slimo šāda pēda, viņam jau ir pusgadu. Tāda, Līdz ar to operācija joprojām ir pamatota, jo, ja mēs novēršam nerva nospiedumu un nerva bojājumu, joprojām ir cerības, ka viņam paliks labāk, bet šīs cerības ir krietni mazākas nekā tad, ja cilvēks ir atnācis un saslims tikko. Viņš saslim vakar, mēs runājam šodien, mēs operējam rīt, tad tās cerības ir krietni labākas. Attiecībā par diska trūci jostas daļā ir situācijas, kad operācija ir jāveic arī neatliekami. Neatliekami, kā mēs jau runājam, nozīmē tūlīt vai diena vai nakts neskatoties, kad ir jāglābj pacienta veselība tūlītēji. Šī ir situācija tā saucamais zirgastes nospiedums sindroms, jeb Kaudai-Kvaina sindroms, kad diska trūce ir tik liela un masīva, ka ir faktiski pārspiedus pilnīgi visus nervus, kas ir attiecīgā līmenī, jostas daļā, un Kaudai-Kvaina sindroms izpaužās, pat cik nospiesti ir pilnīgi visi nervi, ka tās ir sāpes, kas iet uz abām kājām, nevis uz vienu, jo ir nospiesti abu pušu nervi, kad ir nejūtīgums starpenē, kas ir saistīts ar to, ka šie nervi, kas iet tālāk uz iegurni, mazo iegurni, arī ir pārspiesti, ir nejūtīgums tātad šajā intīmajā zonā starp kājām. Cilvēkam var būt arī urīna aizture, tātad cilvēks nevar pačurāt, viņš urīna pūslis uzpildās, bet viņš nevar atslābināt tā saucamos sfinkterus, lai pačurātu, un var būt arī fēču inkontinence vai aizture. Tātad cilvēks var nekontrolēt savu taisno zarnu, un tad var būt fēču nesaturēšana vai pretējā situācija fēču aizture. Tātad šī situācija, ko sauc par Kaudai-Kvaina sindromu, ir situācija, kad ir jāoperē un jāglāb cilvēks tūlītēji, neatliekami, vai tā ir diena vai nakts, jo tās sekas operācijas vilkšanai ir katastrofāls. Tātad, ja šo Kaudai-Kvaina sindromu neizoperē uzreiz, ar katru novēloto minūti burtiskā nozīmē risks, ka cilvēkam šīs problēmas it sevišķi ar mazā iegurņu kontrolēšanu, tātad ar spēju pačurāt, ar spēju just, ar spēju kontrolēt vēdera izēju, paliek arvien mazāks. Un, diemžēl, šādi pacienti ir redzēti, kuriem ir šī Kaudai-Kvaina sindroms bijis. Viņiem ir veiktas novēlotas operācijas, un ka viņi, diemžēl, paliek ar invaliditāti uz visu mūžu. Un biežākās viņu problēmas ir tādas, ka viņi nespēja kontrolēt mazā iegurņa orgānus, tātad urīna pūsli un taisno zarnu ar visām no tā izrietošajām sekām, kādas jūs droši vien varat iedomāties.